Labrīt, labdien un labvakar. Es jūs vēlētos aicināt pirmajā podkāstu ārpolitika bez kakla saita sērijā. Mani sauc Marts, un es būšu jūsu šarpa iknedēļas galvenajiem politikas notikumiem. Mans mērķis ir jūs apbruņot ar informāciju ģimenes pasākumiem, kad onkuls vai vecstāvs neizbēgam pievēršas tematam par politiku. Šodienas temats ir tik svarīgs, ka man ir jādod vārds mūsu īpašiem viesim, lai jūs ar to iepazīstinātu. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love, religion, and God? I said, I agree. Let's put God number one. Let's put religion number two. Love, I don't know. We got to put that number three, I guess, right? And then it's tariff. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country... Tarifi. Jā, paldies prezidenta Trumpkungam par ievadu. Mēs šodien runāsim par tarifiem un tarifu draudiem, kas ir mocījuši globālo ekonomiku pēdējos 2 mēnešus. Mēs pārunāsim, kā šī situācija sākās, par tarifu formulas neveiksmēm, par atbrīvošanas dienu, par pingvīniem, par tarifu Voldemortu un par to, kas sagaidāms tālāk. Mums šodien tiešām ir ļoti daudz, ko pārunāt, bet pirms tā viss man šķiet, ka labs sākuma punkts būtu mazs crash course par to, kas vispār ir tarifi. Vai jūs nevarat izdabāt, ko ziņās visu laiku murgo par tarifiem? Vai jums kādreiz ir radušies tādi jautājumi pārdoms kā? Vai tarifu karš ir īsts karš? Mans bijušais strādā ekonomikas ministrijā. Viņš var man uzlikt tarifu. Es nesaprotu, ko tie amīši baigi vilcinās. Man jau bīti ir 2 gadus uzlikus par telefonu tarifu plānu. Tādā gadījumā ārpolitika bez kakla saites tarifu skola ir tieši tas, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs sagatavotu jebkurai diskusijai par starptautisko tirzniecību un tās politiku. Nu tad sāksim. Būtībā tarifs ir nodoklis, ko piemēro importētām precēm no citām valstīm. Ignorēsim mēs vienoto muitas zonu un pieņemsim to, ka Latvija un Igaunija ir tikai 2 atsevišķas valsts. Un pieņemsim arī to, ka man, Martam, ir autobusu fabrika Rīgā, un es viņu saukšu par Rīgas autobusu fabriku, jeb RAFu. Es savus autobusus vēlos pārdot Igaunijā. Es tos varu pārdot apmēram par 100 eiro, tikmēr Igauniem pašiem ir sava autobusu fabrika, taču, diemžēl, un par labu man, tā nevar saražot autobusus tik lielā daudzumā vai pat tik zemu cenu, kā es to varu izdarīt ar RAFu. Viņi savus autobusus var pārdot tikai par 105 eiro. Ja mani autobusi neierobežot varētu tikt pārdot Igaunijā, man tas būtu ļoti izdevīgi, bet Igauņu autobusu uzņēmumu varētu ciest. Autobusu rūpnīcas Igaunijā, lai samazinātu izmaksas, varētu mēģināt vairākas lietas. Viņi varētu pārcelt savus rūpnīcas uz Baltkrieviju, kur darbspēks ir lētāks, ar mērķi samazināt ražošanas izmaksas. Viņi varētu varbūt atlaist daļu no darbiniekiem un automatizēt ražošanu. Vissliktākajā gadījumā, ja viņi neko nevar izdarīt, ilgtermiņā Igaunijas autobusu ražotāji varētu bankrotēt. Būtībā mani RAF autobusi negatīvi var ietekmēt Igaunijas autobusu ražošanas sektoru, un ļoti svarīgi ir arī tas, ka rezultatīvi tas ietekmē arī nodarbinātības līmeni Igaunijā. Lai ierobežotu manu, protams, labāko un stilīgāko autobusu ietekmi, Igaunija var piemērot, piemēram, 10% tarifu Latvijā ražotiem autobusiem. Tad uzņēmumam, kas agrāk mans autobus pirka par 100 eiro Igaunijā, tagad ir jāsamaksā 100 eiro man un 10 eiro Igaunijas valstī kā tarifu par importu. Ko dara šis importētājs? Viņš redz, ka viņam ir pieaugušas izmaksas par 10 eiro. Ja viņš pēc tam pārdod autobusus tālāk, to cena pieaug, jo viņam ir jāatpelna tie papildus 10 eiro, kas ir pazaudēti pērkot autobusu no manis. Ja viņš ar tiem autobusiem pats sniedz pakalpojums, loģiski pieaugs arī pakalpojumu cena. Protams, Rīgas autobusu importētājs var izvēlēties pats nosakt tarifu izmaksas un cenas nepacelt. Īstermiņā Rīgas autobusi Igaunijas tirgū tāpat izkonkurēs Igaunijas autobusus, bet autobusu importētājiem ilgs mūžs netiek sagaidīts. Jo ar katru darījumu viņi būtībā zaudē 10 eiro un pēc laika, pēc 1, 2, 3, 4 un 5 un pēc kāda nosacīta darījuma skaita, šis te importēšanas uzņēmums bankrotēs. Tad realitātē gandrīz visos gadījumos uzņēmumi
izvēlas paaugstināt cenas, lai nosaka tarifu izmaksas. Un šeit atspoguļojas viena no galvenajām būtībām par tarifiem. Tarifu sloks, tas ir, kas maksā par tarifiem, gandrīz vienmēr ir tās pašas valsts iedzīvotāji. Un tad jautājums ir, kā tas palīdz Igaunijas iedzīvotājiem, ja viņu vidējās cenas pieaug. Situācija ir tāda, ka pēc tarifiem tagad Rīgas autobusu fabrikas autobusi Igaunijas tirgū maksā 110 eiro, bet Igaunijas ražotie autobusi tikai 105. Tas nozīmē to, ka Igaunijas autobusi ir kļuvuši par lētāku un izdevīgāku variantu autobusu pircējiem. Tas nozīmē to, ka Igaunijai nav jāmaina savas ražošanas izmaksas, Igaunija var turpināt uzturēt autobusu nozari savā valstī, nodrošinot darbu nosacītām daudzumam cilvēku. Tie var veiksmīgāk konkurēt uz publiskiem iepirkumiem sabiedriskiem transportam, piemēram. Būtībā tarifs nodrošina šīs te nozares ilgtspējību un dzīvi. Tomēr tarifiem arī ir sekundārs rezultāts. Igaunijas autobusu rūpnīcas šajā 5 eiro cenu atšķirībā saredz iespēju. Viņi padomā pie sevis. Mēs taču tāpat esam izdevīgāks variants, pat ja mēs mazliet paceļam cenas. Un Igaunijas autobusu ražotāji izdomā pacelt savas cenas no 105 eiro uz, piemēram, 109 eiro. Tie vēl aizvien ir par eiro lētāki kā Rīgas autobusu fabrikas autobusi, bet vidējā autobusu cena Igaunijā tarifu dēļ ir pieaugusi. Ja pirms tarifiem vidējā autobusu cena Igaunijā bija 102,5 eiro, tad pēc tarifu ieviešanas un Igaunijas autobusu rūpnīcas cenu pieaugšanas vidējā autobusu cena ir 109,5 eiro. Turklāt vēl viena realitāte par tarifiem ir, ka tie neeksistē izolēti. Ja Igaunija uzliks tarifu uz Latvijas autobusiem, mēs, Latvija, nesēdēsim un neskatīsimies, kā mūsu uzņēmumiem tiek abriestas kājas, mēs atbildēsim ar saviem tarifiem ar mērķi, lai nodrošinātu, ka tie tiek atcelti. Tāpēc aizsargājot savus autobusus un savu autobusu rūpniecības sektoru, Igaunija varētu apdraudēt, piemēram, lauksaimniecību. Maz piezīme, protams, ir tāda, ka šāda situācija nekad nevarētu eksistēt. Igaunija un Latvija ir Eiropas Savienības dalība valstis un ir iekšējā tirgus zona, kurā jebkāda šāda veida tirdzniecības robežas ir aizliegts un atceltas. Bet atgriežoties pie pašiem tarifiem un mūsu noslēdzošās daļas par mūsu crash course noslēdzošo daļu, ir jāsaprot, ka tarifi pēc būtības nav slikti vai labi. Tie ir ekonomisks instruments. Tāpat kā motorzāģis, cirvis un dators ir instruments, tādi arī ir tarifi. Tos var izmantot labā veidā, un tos var izmantot arī acīmredzam sliktā veidā. Labs veids, piemēram, ir atbalstīt vietējos uzņēmumus, nodrošināt darbvietu uzturēšanu vai papildus radīšanu valstī kritiskiem un svarīgiem sektoriem, un arī novērst negodīgu konkurenci. Tas pēdējais termins, kas ir negodīga konkurence. Īsi skaidrojot, tas ir kaut kas, ko mēs nereti redzam ar Ķīnas elektroautomobīļiem. Iedomājieties to pašu situāciju ar Latvijas un Igaunijas autobusiem, bet Latvijas valsts tagad sāktu subsidēt daļu no RAF rūpniecības procesa, nosacot daļu no ražošanas izmaksām. Piemēram, šasijas izveidi. Tādējādi RAF ražošanas izmaksām krītot, viņi spēja samazināt arī autobusu pārdošanas cenu. Piemēram, no 100 eiro uz 95 eiro paturot to pašu ienākumu līmeni uz katru pārdoto produktu. Būtībā, ja mēs redzam to, cik ļoti Igaunijai bija grūti konkurēt ar RAF autobusiem, ka tie maksāja 100 eiro, tad nav grūti iedomāties, ka ar 95 eiro RAF autobusu, kas ir, pieņemsim, kvalitātei diezko līdzvērtīgs, ir gandrīz neiespējami konkurēt. Un šī ir negodīga konkurence, kas nozīmē to, ka būtībā valsts, šis ir, protams, viens no vairākiem negodīgas konkurences veidiem, bet šajā valsts nodrošina kaut kāda veida atbalstu specifiskiem lielākoties saviem uzņēmumiem, lai tie pēc tam varētu eksportēt savus produktus par daudz zemāku cenu un izkonkurēt vietējos uzņēmumus. Paldies, ka noklausījāties ārpolitika bez kaklasaites tarifu skolas kursu. Tagad arī jūs varat aizsargāt savu strateģiskos rūpniecības sektors un uzsākt paši savu tarifu karu.
Sveicināti atpakaļ! Paldies ļoti gudrajam un talantīgam lektoram, lai arī kas viņš būtu par mūsu sagatavošanu šai diskusijai. Tagad arī varam pievērsties tarifu tarantelai, kas ir mocījusi visu pasauli pēdējos 3 mēnešus. Sāksim ar mazu atskatu Trumpa otrās prezidentūras tarifu politikā. Tarifi bija viens no prezidenta Trumpa kampaņas galvenajiem lozungiem. Viņš teica, ar tiem mēs spēsim tikt galā ar deficītu, tie spēs aizvietot ienākumu nodokli, tie līdzenos starptautiskās ražošanas spēles lauku un, protams, tie aizsargās mūsu ASV rūpniecību. 2025. gada 20. janvārī Trumps nāca pie varas un jau pirmajā dienā piedraudēja Meksikai un Kanādai ar 25% tarifiem uz visiem importiem, kas, manuprāt, bija vienkāršos vārdos runājot diezgan liels vidējais pirksts Kanādai un Meksikai. Un galvenokārt tikai viena iemesla dēļ. Trumpa rīcība un Trumpa nostāja bija pavērsta nevis pret Amerikas strateģiskiem ienaidniekiem konkrētiem kā Ķīnu, bet pret tās strateģiskiem partneriem un līdzīgi domājušām valstīm – Kanādu un Meksiku. Un šeit arī jāpiemina tas, ka Ķīna vispār netika pieminēta šajā jautājumā. Un prezidents Trumps šos tarifus pamatoja ar argumentu, ka ASV ziemeļu un dienvidu robežās notiek liels daudzums ar nelegālās migrācijas un nelegālo narkotiku plūsmu. Un šis pamatojums, pilnīgi nepievēršot uzmanību faktu pamatotībai vai realitātei, ir nozīmīgs, jo tas mums parāda ASV nostāju pret tarifu kā politisko instrumentu lietošanu. Kā mēs runājam tarifu skolā, tarifi ir veids, kā nodrošināt valstī svarīgu sektoru aizsardzību. Tomēr šeit tarifi tiek izmantot ar sekundāru mērķi, kas ir nodrošināt citu politikas jomu intereses, būtībā panākt savu, izmantojot ASV ekonomisko spēku. Un tas ir nozīmīgi, jo tā būtībā ir ASV tarifu politikas pamatnostādne. Ar šiem draudiem nekas nebeidzās. ASV tarifu politika kļuva agresīvāk un agresīvāk, spēlējoties ar dzelzs un tērauda sektoriem, spēlējoties ar autorūpniecību, līdz tā saucamajā atjaunošanas dienai, kad prezidents Trumps 2. aprīlī paziņoja par vislielākajiem ASV tarifiem kopš 2. pasaules kara. Visām valstīm tika noteikts 10% bāzes tarifs uz visiem importiem, izņemot vienu. Tie bija kritiski svarīgi, ASV tie ir redzami minerāli, kas īstenībā paši par sevi nav nemaz tik reti, viņi atrodas, man liekas, visos pasaules nostūros. Vislielākā problēma ir viņus apstrādāt un atdalīt no citiem minerāliem. Tāpēc redzami minerāli nav reti, bet apstrādāt viņus ir sarežģīti, un tur gan Ķīna ir pirmajā vietā, jo tā ilgtermiņā jau ir strādājusi un veikusi šo te savas industriālās kapacitātes attīstīšanu. Labi, bet šie 10% uz gandrīz visiem importiem tika piemēroti, un paralēli tam vēl tiem tarifiem ASV administrācija noteica, ka sākot ar 9. aprīli noteiktam daudzumam valstu tiks noteikti papildus tarifi. Un to likums bija diezko apjomīgs. Piemēram, Eiropas Savienībai tika noteikti 20% papildus tarifi, Ķīnai 34%, Vjetnamai 46%, Taizemē 37%, un tie ir milzīgi tarifi. Tomēr šie papildus tarifi neizturēja ilgu laiku, tie nevarēja noturēties pret to slodzi, ko radīja globālā tirgus, tā varētu saukt, brīvkritiens pēc tam, kad tarifi tika ieviesti. Tāpēc ASV prezidentūra paziņoja, ka uz 90 dienām šie papildus tarifi tiek pārtraukti visām valstīm iekļautajā sarakstā. Atkal, tāpat kā redzam minerāli, ir viens izņēmums. Tas izņēmums ir pret Ķīnu. Visas valsts atgriezās 10% bāzes tarifu, izņemot Ķīnu, kur atgriezās no 34% uz 145%. Tātad būtībā pilnīgi izslēdzot jebkādu tirdzniecību starp ASV un Ķīnu ilgtermiņā, jo Ķīna arī atbildēja ar sekundāriem tarifiem, kas bija, man liekas, apmēram 80%, kas būtībā izslēdz ilgtermiņa sadarbību. Ja varbūt jautājums, kas rodas, ir, kā mēs nonācām pie šiem procentiem, kāpēc Eiropā ir 20%, kāpēc Ķīnā ir 34% un kāpēc Vjetnamā ir 40%. Jo ir interesants stāsts, ja jūs zinat, ir Japāņu
uzņēmums Nintendo, kas ražo videospēļu konsoles un spēles, kā Nintendo Switch, Nintendo Wii un visus šos citus ar videospēlēm saistītos produktus. Un viņu rūpniecība galvenokārt bija novietot Ķīnā. Un viņi jau pirmā Trumpa prezidentūras laikā paredzēja to, ka tarifa varētu būt problēma. Un tas varētu sadārdzināt Nintendo produktu pieejamību gan ASV, gan Eiropā. Tādējādi viņi stratēģiski izlēma pārcelt savu rūpniecību no Ķīnas uz Vietnamu. Tajā gadījumā, ja tiktu ieviest liela tarifa pret Ķīnu, viņi no tā izvairītos. Un es iedomājos, ka viņi bija ļoti pārsteigti, redzot 2. aprīlī, ka pret Vietnamu nosacītajā tajā laikā bija ieviesta lielāka tarifa nekā pret Ķīnu. Tādējādi, tāpat kā Nintendo, man liekas, arī visa pārējā pasaule no sākuma bija neizpratnē, kādā veidā mēs nonācām pie šiem cipariem. Un tur mums pirmo ideju deva ekonomiskais žurnālists James Suroviecki, kas diezko ātri tajā pašā 2. aprīlī šķietam atkoda Trumpa administrācijas tarifu formulu. Un matemātika ir pārsteidzoši grūti skaidrot tikai caur vārdiem bez nekāda vizuāla papildus instrumenta, bet es ceru, ka jūs varēsiet izsekot līdzi. Es lietošu piemēru. Formula pati par sevi ir, ka, lai izreikinātu tarifus, paņem ASV tirdzniecības deficītu ar noteiktu valsti, piemēram, Eiropas Savienību, vai arī šajā gadījumā valstu grupu Eiropas Savienību, un izdala ar Eiropas Savienības eksportu uz ASV. Rezultātu nopaļo, izdala ar 2 un pārvērš procentos. Tātad, te sākos piemērs. Eiropas Savienība uz ASV 2024. gadā eksportēja preces aptuveni $6,5 miljardu vērtībā. Tikmēr ASV uz Eiropas Savienību eksportēja preces aptuveni $370 miljonu vērtībā. Tātad ASV uz Eiropas Savienību eksportēja mazāk preces, kā Eiropas Savienība eksportēja uz ASV. Tātad tādā gadījumā, lai aprēķinātu ASV tirdzniecības deficītu, mēs paņemam 6,5 miljardus, ko Eiropas Savienība eksportēja uz ASV, un no tiem atņemam ASV eksportu uz Eiropas Savienību. Un tas sanāk 235 miljardi eiro. Tad šo deficītu, šos 235 miljardus eiro, mēs izdalīsim ar Eiropas Savienības eksportu uz ASV šos 6,5 miljardus eiro. Un mēs iegūstam apmēram 0,39, mēs to nopaļam uz tuvāko veselo skaitli, kas ir 0,4, izdalām uz 2, 0,2, un 0,2 pārvēršot uz procentiem ir 20%. Un Suroviecka formula strādāja ne tikai Eiropas Savienībai, bet visām valstīm. Un šajā gadījumā Baltais nams redzēja šo postu, redzēja, ka starp ekonomistiem sākas sarunas par to, ka tas nav iespējams, ka tā formula tiek aprēķināta šādi. Tas ir pilnīgi neloģiski. Un Baltais nams publicē ziņojumu, kur viņi saka, nē, Suroviecka formula ir pilnīgi nepareiza, tas ir banāli, tas ir pārāk vienkāršojot, šeit ir daudz sarežģītāks process. Baltais nams publicē savu formulu, kurā ir gara teksta rindas, un tad ļoti sarežģīta formula, kurā ir izmantot gan grieķu burti, gan ir izmantot delta no tarifiem, un ir būtībā parādīta matemātiskā funkcija. Bet tad, kad jūs izlasat aprakstu, jūs būtībā saprotat, ka tā ir identiska formula Suroviecka risinājumam. Vienīgais, kas mainās šajā formulā, izņemot to, ka viņi ir uztaisīti ļoti sarežģīti un izskatās viņi ļoti matemātiski, ir tas, ka ir pievienot 2 vērtības. Un šīs 2 vērtības aprakstā importa pieprasījuma cena elastību un tarifu pārnes uz mazumtirdzniecības cenām, kas ir sarežģīti vārdi, tikai lai pateiktu, ka funkcionāli šīs vērtības abas ir 4 un 0,25. Un tad, kad tās abas sareizina kopā, viņas sareizinot 4 un 0,25 iegūst 1, kas nozīmē, ka viņām būtībā tarifu aprēķināšanā nav pilnīgi nekādas nozīmes. Viņas nedod funkcionāli nekādas izmaiņas. Suroviecka formula bija pareiza, bet Baltais nams ar, es nezinu, kā to varētu raksturot, ar ļoti skaisti pasniegt un sarežģīti pasniegt matemātisko formulu, mēģināja noslēpt faktu, ka formula nav tik vienkārši, cik tā īstenībā ir. Un
Es varētu mēģināt jums izskaidrot, kāpēc šis aprēķins ir pilnīgi neloģisks. Piemēram, ņemot to pašu fiksēto vērtību, kas ir importa pieprasījuma cena elastība, kur tiek noteikti kā 4. Tā ir absurda ideja domāt, ka no visām valstīm tiek importēti viena veida produkti. Jo, pieņemsim, no Centrālā Afrikas valsts varētu būt diezko liels lauksaimniecības imports, varētu būt specifiski rūpniecības produkti, kas varētu tiek eksportēti uz ASV. Bet, ja mēs paņemam Taivānu, tad galvenokārt tur būs mikročipi. Un būtībā pateikt to, ka elastība šiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem no Centrālā Afrikas ir vienāda elastība ar Taivānas importiem, kas ir mikročipi, kas viens no vissvarīgākajiem ASV importiem, ir absurdi. Bet man šķiet, ka tas fundamentāli šobrīd nav svarīgi. Svarīgāk ir saprast, kāpēc vispār šie tarifi ir neloģiski. Un tur es vēlos piedāvāt 5 galvenos iemeslus. Pirmkārt, Trumpa administrācija aprēķināja tirdzniecības deficītu, izmantojot tikai preces, nevis pakalpojumus. Tad būtībā, ja tu nopirki Blu-ray vai DVD disku ar Disney filmu kolekciju, tas tiek ieskaitīts šajā aprēķinā, taču, ja tu nopirki Disney Plus abonementu, tad tas netiek ieskaitīts. Un, lai arī dažām valstīm tās ir labas ziņas, lielākajai daļai ASV tirdzniecības partneru, tas ir ļoti negatīvi. Ņemsim Eiropas Savienību kā piemēru, jo mēs jau reiķinājām formulu, mēs redzējām, ka Eiropas Savienība eksportē uz ASV daudz vairāk produktu nekā ASV eksportē uz Eiropas Savienību. Bet, ja mēs ņemtu vērā pakalpojumus, mēs redzētu, ka ASV uz Eiropas Savienību eksportē daudz vairāk pakalpojumu nekā ES eksportē uz ASV. Un rezultatīvi šie tarifi ļoti saruktu. Un Eiropas Savienība nav vienīgā valsts, ir daudz citas valsts, kuras ir tajā pašā laivā ar Eiropas Savienību, tostarp Šveici, tostarp, man liekas, lielākā daļa no valstīm. Un tādā veidā šķietam šie tarifi parāda neakurātu, varbūt tādu naudas un pakalpojumu un produktu plūsmu, parādot tikai vienu pusi no tā, kas tiek eksportēts un importēts. Otrakārt, Trumpa administrācija izmantoja tikai 2024. gada datus, lai aprēķinātu tarifu likmi. Taču ir svarīgi saprast, ka tirdzniecības deficīts vai pārpalikums katru gadu var ļoti atšķirties. Piemēram, 2024. gadā ASV uz Saudarābiju eksportēja vairāk nekā tā importē. Tā bija pārpalikums. Taču 2023. gadā bija pilnīgi otrādi. Bolīvijai bija tā pati situācija. 2024. gadā ASV bija tirdzniecības deficīts ar Bolīviju, bet 2023. gadā tai bija tirdzniecības pārpalikums. Tad izvēloties tikai vienu gadu, nav īsti skaidrs, vai tai valstī vispār ir būtiski tirdzniecības šķēršļi, un vairāk šis tarifs aprēķina par valsts vai pasaules ekonomisku stāvokli tajā brīdī. Ja administrācija vismaz būtu izlīdzinājusi kādas dīvainības, izmantojot vidējo tirdzniecības deficītu pēdējo, 5 vai 10 gadu laikā, bilde būtu daudz precīzāka. Piemēram, tarifi lielajām valstīm un lielajām reģionālām organizācijām būtībā nemainītos. Man liekas, Ķīnai tarifi varbūt pieaugt par 1% punktu, Eiropas Savienībai tie vispār nemainītos, taču daudzām citām valstīm tie būtu diezko nozīmīgi. Piemēram, Amerikas Savienotajā valstī 2024. gadā bija neliels tirdzniecības deficīts ar Ekvatoriālo Gvinēju. Tikmēr iepriekšējos gados tas deficīts bija daudz lielāks, tāpēc šeit mēs redzam, ka izņēmuma gadījums kļuva par tarifu piemērošanas normu. Tikmēr Brunejai ir pilnīgi otrāda situācija, jo šogad, pagājušajā gadā, 2024. gadā Brunejai bija tirdzniecības deficīts ar ASV, kaut arī iepriekšējos gados tā importēja daudz vairāk uz ASV nekā tā eksportēja. Tātad šeit ir inversais izņēmuma gadījums, kas kļūst par normu, kur valsts, kas parasti importē vairāk nekā eksportē, attiecīgajā gadā bija apgriezusi šo situāciju, un tādējādi tā ciet vairāk. Būtībā tas, ko vajadzētu saprast, ir, ja tikt izmantots lielāks
gadu skaits, ja būtu paņemts šīs tirdzniecības deficīts pa vairākiem gadiem, realitāte un situācija būtu mazliet akurātāk parādīta. Treškārt, Trumpa administrācija katrai valstī noteica 10% minimālo tarifu. Un, ja nemaldos, man šķiet vismaz 100 valstis, kuras no ASV importē vairāk nekā tās eksportē. Tas ir tieši tas, ko Trumpa administrācija un Trumpa tarifu politika vēlas panākt. Tas, ka ASV būtu tirdzniecības pārpalikums ar kādu valsti. Bet tas nemaina faktu, ka šīm valstīm tika piemērots tāpat 10% bāzes tarifs. Un, piemēram, Amerikas Savienotajām valstīm ir liels tirdzniecības pārpalikums ar Austrāliju. Tā eksportē uz Austrāliju, ja nemaldos, vairāk nekā 2 reizes vairāk produktu nekā tā pērk. Un tomēr Austrālijai tāpat tika piemērot tādu pat 10% tarifu likumu kā turpat blakus esošajai Jaunzēlandei, ar kuru ASV ir 20% tirdzniecības deficīts. Un tas ir vēl viens vidējais pirksts Austrālijai, jo, lai arī ASV ir tirdzniecības pārpalikums ar Austrāliju, tā tiek nostādīta tajā pašā situācijā kā Jaunzēlanda, kur ASV ir tirdzniecības deficīts ar to. Kas ir, vienkāršos vārdos, tā ir nesakarīga un nevienmērīga politikas piemērošana, kur nosacīts valstis, kuras pilnīgi sakrīt ar ASV prezidentūras politikas mērķiem, tāpat cieš, kaut arī viņas izpild visus nosacījumus. Ceturtkārt, tarifu saraksts izveidoja vairākus interesantus gadījumus, kur man šķiet viens no visilustratīvākajiem ir tas, ka ASV stratēģiskai partnerei, vienai no vistuvākajām un visstingrākajām strateģiskajām partnerēm Izraēlai, tika piemērots 17% tarifs. Tikmēr Irānai, kas šobrīd ir, ar kuru šobrīd ASV ļoti aktīvi iesaistās, lai novērstu Irānu no atomieroču veidošanas, tika piemērots tikai 10% tarifs. Un tādā gadījumā tas rada tādu interesantu situāciju, kur Izraēlai mēs piemēram augstāku tarifu daudzumu nekā Irānai. Un tā ir tāda vienkārši paša par sevi, tā ir tāda ļoti savāda situācija. Un piekārt, man šķiet arī tāds komisks gadījums ir, ka neviens netika glābts no Trumpa tarifiem, pat arī ne pingvīnu un arī ne roņi. Un kā piemēru ir vairāk šādi piemēri, bet viens ilustratīvs piemērs ir Heard un McDonald salas, kuras atrodas Austrālijas ārējā teritorijā. Būtībā viņas ir starp Antarktīdu un Madagaskaru kartas. Un šīs salas tiek aprakstīts kā ledusklādes, drūms, mazas un akmeņainas. Un realitātē saimnieciskā darbība tām beidzās 1877. gadā, kad tika izbeigta tirdzniecība ar roņu eļļu, un tad visi roņu mednieki salu pamet, uz tās nav bijusi reāla saimnieciskā darbība vai cilvēka aktivitāte, uz tās galvenokārt dzīvo tikai pingvīni un roņi. Tādējādi arī viņi ir pakļauti ASV tarifiem, un neviens šajā gadījumā nav pilnīgi drošs. Tātad, īsi secinot, ASV atbrīvošanas dienas tarifu problemātika ir viens, tā tiek piemērota tikai tirdzniecības preču deficītam, otrkārt, tā izmanto tikai 2024. gada datus, treškārt, 10% bāzes tarifs var radīt situācijas, kur valstis, kurām ir tirdzniecības pārpalikums ar ASV, tāpat cieš. Ceturtkārt, ASV strateģiskie partneri tiek nostādīti sliktākās situācijās nekā tās, teiksim, ienaidnieki, un piekārt, tarifi tiek pakļaut arī neapdzīvotām vai arī minimāli apdzīvotām vietām. Ok, mēs esam sapratuši, ka tarifi tiek aprēķināti neskarīgā veidā, politika vispār ir ļoti agresīva, un tarifi dažreiz arī paši par sevi ir neskarīgi pielietoti. Jautājums, kas man radās, un varbūt kas jums ir šobrīd radies, ir, kā mēs vispār pie šī nonācām? Kas ir tas tā saucamais tarifu arhitekts, kas ir izveidojis šo politiku un kas viņu ir piedāvājis? Un tad tur mums ir jāvērš pie Pītera Navarro, kas
ir galvenais Trumpa padomnieks tirdzniecības un rūpniecības jautājumos. Un turpat arī ir Howards Zlatniks, kas ir ASV tirdzniecības ministrs. Bet runājot par Peteru Navarro, viņš jau ilgtermiņā ir bijis ļoti nostādīts pirmkārt pret Ķīnu un otrkārt par tarifiem. Viņš vienmēr ir uzskatījis, ka agresīva tarifu politika ir veids, kā piesaistīt un atgriezt rūpniecību atpakaļ ASV teritorijā un ASV robežās. Un viņš par to ir rakstījis ļoti daudz grāmatas. Un kā vispār Trumps viņu uzaicināja savā komandā jau savas pirmās prezidentūras laikā, bija, ka viņa znots Jareds Kušners izlasīja vienu no Navarro grāmatām, un viņam tā tik ļoti patika, viņš to ieteica prezidentam Trumpam, kurš arī to izlasīja, un uzaicināja Navarro viņa komandā. Un kopš tā laika Navarro ir bijis tarifu cers, tā saucamais. Un varbūt, ja mēs vēlētos mazliet saprast par Peteru Navarro, ir ļoti interesants stāsts, kas nesen ir uzpeldējis par Navarro grāmatām, kurās viņš pamato šo tarifu vajadzību. Un iedomājieties, varbūt tāda situācija, kurā jūs rakstat grāmatu par ekonomiku, un varbūt jūs rakstat pat vairākas grāmatas, bet jūs nevarat atrast ne ekonomisku ekspertu, ne ekonomiskos pētījumus, lai pamatot jūsu, varbūt dažreiz trakās idejas. Un jautājums ir, ko tādā situācijā varētu darīt. Un Peters Navarro šeit gan atrada ļoti radošu risinājumu. Navarro izmantoja visu savu talantu, lai radītu perfekto ekonomisko ekspertu ar perfektiem ekonomiskiem pētījumiem. Viņš radīja Harvards ekonomistu, kurš arī bija kapteins ASV jūras spēkos, un kurš bija tikpat kategoriski pret Ķīnu, pret cik to arī bija Navarro. Viņš šo ekspertu nosauc par Ronu Vara, un Navarro neslēpa to, cik ļoti viņš cienīja Ronu Varu. Viņš Ron Vara vai Ronu Varu aprakstīja kā akciju tirgotāju pilnīgi citā līgā, un Navarro teica, ka patiesībā šis katastrofas tumšais princis ir nopelnījis ļoti lielu bagātību izdarot vislabāko ļoti sliktās situācijās, runājot par to, kā Rons Vara ir nopelnījis ļoti daudz no akciju tirgiem ekonomiskās krīzes laikā 2008. gadā un arī sekojošajās krīzēs. Un tas ir interesanti vārdu izvēle viņa raksturot kā tumšo princi, jo tas man atgādina Harry Potter 2. filmu noslēpumu kambari, kad Voldemorts uz sienas ar savu zīzli uzraksta Toms Marvolo Riddle, un vārdi lēnām pārbīdās uz slaveno tekstu I am Lord Voldemort. Un tagad no tās scēnas izņemsim ārā Voldemort un ieliksim Peteru Navarro, un ja jūs pagriežat burtus otrādi, ir vienkārši Ron Vara. Viņš ir izveidojis anagramu no savu vārdu, ko viņš izmanto kā savu akadēmisko pamatu visām savām teorijām. Un tad sanāk, ka Peters Navarro 15 gadus izmanto par būtībā viltus pseidonīmu kā zinātnisko pamatojumu. Un viņš vairāk kā savās grāmatās Ron Vara piesaka dažādas citātas un dažādas uzskats. Piemēram, savā grāmatā Death by China Navarro eksperts Vara izklāja šādas domas. Tikai ķīnieši spēja pārvērst tādas dīvānu par skābes vanu, bērnu gultiņu par nāvējošu ieroci un mobilā tālruņa bateriju par sirdsdurstošu šķembu. Vēl viens citāts no eksperta Varas ir: jums būtu jābūt trakam, lai ēstu ķīniešu ēdienu. Un tomēr, jā, Navarro nav vienīgā atbildīgā amatpersona par tarifu un tirdzniecības politiku ASV administrācijā. Par tiem arī atbild Howards Zlatniks, ASV tirdzniecības ministrs, kuram bija daži vārdi, ko teikt par tarifu mērķi un ko ar tiem ASV spēs nodrošināt savai rūpniecībai.
Paklausīsimies Latnikungā. Remember, the army of millions and millions of human beings screwing in little screws to make iPhones, that kind of thing is going to come to America. It's going to be automated, and great Americans, the trade craft of America, is going to fix them, is going to work on them. They're going to be mechanics. There's going to be HVAC specialists. There's going to be electricians. The trade craft of America, our high school educated Americans, the core to our workforce is going to have the greatest resurgence of jobs in the history of America to work on these high-tech factories, which are all coming to America. That's what's going to build our next generation of America. Liels paldies Latnikungam par viņu sniegtiem vārdiem un par viņu ideju par to, ko tarifi varētu sniegt ASV rūpniecībai. iPhone. ASV varētu pārņemt Apple vai arī varbūt pat ilgtermiņā Samsung un citu telefonu rūpniecību, nodrošināt to savā teritorijā un tā veidot daudz darba vietas saviem pilsoņiem. Un varbūt no sākuma tā nemaz nešķiet kā tik slikta ideja, bet, noteikti iedomājieties, cik daudz tas iPhones tagad izmaksātu, bet vēl svarīgāk, labi, iPhones būtu dārgāks, bet būtu darbi. Tad, ja Latnieks uzskata, ka šī ir pareizā rīcība, ko darīt ar tarifiem, tad kāpēc tikai 2 vai 3 dienas pēc šīs intervijas sniegšanas ASV paziņoja, ka tā atceļ tarifus Ķīnai uz 3 kategorijām – vietālruņiem, datoriem un mikročipiem. Būtībā viss šis te teiktais ir pilnīgi metams ārā pa logu. ASV nostāja pret Ķīnas importiem saistībā ar augsta līmeņa elektroprecēm ir fundamentāli mainīsies. Visticamāk, kas ir noticis, ir lielie tehnoloģiju uzņēmumi un citveidu uzņēmumi ir aizgājuši līdz administrācijām un pateikuši, mēs nevaram turpināt strādāt ar šādu veidu tarifiem. Mums vajag telefons, mums vajag laptops, mums vajag mikročips, mūsu industrija nevar izturēt šādu veidu tarifus. Un ASV piekāpās. Tātad eksistē pietiekami daudz nesaskaņas arī no ASV tirdzniecības ministra par to īsti, kāda ir politika, ko mēs ar tarifiem mēģinām sasniegt. Jo absurdums nebeidzas tikai ar to, ka Latnieks piekāpās šajā jautājumā, vai arī ASV administrācija kopēji piekāpās uzņēmumu prasībām. Bet arī fakts ir tāds, ka šie tarifu izņēmumi attiecas tikai uz pabeigtiem produktiem. Tātad, ja tu esi ASV uzņēmums, pieņemsim, kas ražo telefons un tu importē elektroniskās preces no Ķīnas, vai tu reic dators un tu arī importē daļu elektroniskās preces no Ķīnas, kuras pēc tam tu izmanto un liec kopā un sagatavot galu produktu ASV teritorijā. Tu šajā gadījumā ciet vairāk nekā Ķīnas uzņēmumu kā Huawei vai arī Lenovo, kur visa prece tiek sagatavota ārpus ASV teritorijas. Tātad būtībā šī politika beigās ir kā sava veida subsīdija, inverse subsīdija Ķīnas telekomunikāciju uzņēmumiem un Ķīnas tehnoloģiju uzņēmumiem, jo ASV uzņēmumi ir nostādīti pēkšņi sliktākā situācijā nekā Ķīnas. Un tas vēl nav vissliktākais par Latnikungu nostāju pret Ķīnu un šo tarifu piemērojamību. Jo, ja mēs paskatāmies uz ASV galvenajiem importiem no Ķīnas, top 1 un top 2 ir datori un vietālruņi. Šīs varētu būt tās strateģiskās nozares, ar kuriem ASV mēģināja aizsargāt savu rūpniecību, mēģināja nodrošināt, kā ASV attīstās tā rūpniecība. Ja ne šīs 2 lietas, kas tad ir tajā mistiskajā 3. vietā, ko ASV varētu uzskatīt par tik strateģisku nozari, kas ir jāaizsargā? Un 3. vietā varbūt atrodas tas ASV politikas slepenais mērķis, jo 3. kategorija ar visimportētākajiem labumiem no Ķīnas ir spēles un rotaļlietas. Mēs varam būt droši, ka šī politika panāks, ka ASV strateģiskā rotaļlietu un spēļu nozara tiks pasargāta no Ķīnas negodīgās konkurences vai arī Ķīnas subsīdijām spēļu un rotaļlietu nozarē. Bet labi, es varētu turpināt veikt remarkus un mazliet pasmieties par ASV administrācijas nostājām un negaidījumiem un neveiksmēm, bet es arī vēlētos jums sniegt, manuprāt, analītisku vērtējumu par to, kāpēc ASV vadošie politiķi un ASV elita uzskata, ka tarifi ir pareizais ceļš ASV nākotnē. Un man liekas, tas ir stāsts. Un katram stāstam ir 2 puses, kuras abas var būt
patiesas, bet eksistē starp viņām kaut kāds spriedzi. Un pirmā šī stāsta puse ir pārliecība, ka ASV tirdzniecības deficīts ar katru partneri nav tikai statistikas rādītājs par to, kas ko iepērk, kas ko pārdod, bet tas ir nacionāls neveiksmes stāsts ASV ilgtermiņa vēsturē. Šie deficīti ir sarkans kaunzīmoks, kas liecina par gadu desmitiem ilgiem tirdzniecības līgumiem, kuros Amerikas Savienotās valstis ir būtībā viņu uzskatā tikuši apkrāptas un izmantotas. Tas ir stāsts par to, ka ASV būtībā ir apmainījis savu rūpniecisko mantojumu pret uzņēmumu peļņu un lētākiem importiem. Manuprāt, ASV esošās administrācijas uzskatā tērauda, alumīnija un kuģupūs nozares tika pamestas novārtā kā tādi upuri iepriekšējo valdību vienalcīgai tirdzniecības politikai. Es tiešām domāju, ka Trumpa uzskatā ASV uzvara Otrajā pasaules karā tika nodrošināta ne tikai ar kara lauka taktikām vai ar militāro stratēģiju, bet lielākoties ar tās industriālo un tās rūpniecības jaudu. Un mūsdienās, ja mēs sekojam līdz šim uzskatam, tad ASV varenība rūpniecībā ir sarūsējusi, tā ir noplikusi, kamēr Ķīna ir izveidojusi tieši tādu rūpniecisko jaudu, kādā agrāk, ar kur agrāk varēja raksturot ASV. Un tātad tarifi pēc administrācijas uzskatiem no šīs stāsts puses ir ne tikai sots valstīm par netaisnīgu tirdzniecības ierobežojumu uzlikšanu ASV precēm, bet tas arī ir katalizators ASV rūpnieciskai atjaunošanai. Tā ir importa cenu celšana, mainīs izmaksu un ieguvumu aprēķinu un mudinās tās pārnest savu ražošanu atpakaļ uz ASV. Bet tā ir tikai viena stāsta puse. Tā, protams, ir ļoti svarīga, pat varbūt vissvarīgākā puse, jo no strateģiskās komunikācijas viedokļa tas ir tas, ko mēs mēģinām savai tautai, vai arī šajā gadījumā ASV mēģina savai tautai pasniegt kā galveno mērķi, bet man šķiet, ka ir arī otra puse. Un otra puse ir vairāk saistīta ar to, ka tarifu radītie ienākumi vai ieņēmumi ir kā pabalsts citam politiskam mērķim, proti pārliecināt citus kongresa un administrācijas biedrus, ka Trumpa plānotie nodokļu atvieglojumi, plānotie nodokļu samazinājumi var tikt finansēti bez tālāk valsts parāda pieauguma. Būtībā jebkurš būtisks nodokļu likumprojekts prasa kongresa apstiprinājumu, un it īpaši republikāņu pusē fiskālā disciplīna un izdevumu samazināšana ir ļoti nozīmīga, un šādā kontekstā tarifu ieņēmums sniedz ērtu risinājumu. Būtībā, ja Trumps var piedāvāt veidu, kā atgūt to iespējams zaudēto naudu no nodokļu likuma samazināšanas, tad ir visticamāk lielāka iespēja, ka šis likumprojekts nesaskar tik lielas pretenzijas. Es nesaskartos ar tik lieliem šķērsliem, kā varbūt savādāk tas būtu. Un, ja jūs meklējat pamatojumu par nodokļu samazināšanu, tas arī bija viens no Trumpa kampaņas galvenajiem lozungiem. Tieši tāpēc man nešķiet, ka gan visu iepriekš minēto iemeslu dēļ, gan arī šī iemesla dēļ, ka Trumpa tarifu politikai jebkad ir bijis tāds pamatnostādošs vai vienojošs vai konsekvents ārpolitiskais elements. Man šķiet, ka Trumpa tarifu politika vienmēr ir bijusi vērsta dīvainā veidā uz viņa iekšpolitiskiem mērķiem. Tieši tāpēc Izrēlē ir lielāks tarifu procents nekā Irānai, tieši tāpēc pingvīnu un roņu salas ir apliktas ar tarifiem, tieši tāpēc ASV izmanto savu ekonomisko dominanci, savu ekonomisko spēku, lai vienkārši īstermiņā dabūtu liels ienākums. Un tas arī ir tieši kāpēc Trumps bija gatavs tik ātri arī no šīs politikas atteikties un to uzlikt uz 90 dienu pauzes, jo akciju tirgus nereaģēja labi uz šo, un Trumps redzēja arī, kā valsts obligācijas sāk ciest, un līdz ko vērtspapīru tirgus sāk ciest, Trumps ļoti ātri spēja, politiku ielikt atpakaļ gaitā un raut atpakaļ līdz tirgus normalizēsies. Un tāda ir Trumpa politika. Man liekas, tāda ir tā bijusi pirmajā termiņā, tāda tā arī turpinās būt otrajā termiņā. Trumps uzdrīkstēsies. Viņa pieeja politikai ir uzdrīkstēšanās. Ja
gadījumā tas kaut kādā veidā nostrādā, vai tas ir publiski pārdodams, viņš pie tās politikas virziena paliks. Bet līdz ko viņš sajutīs, ka šis varētu slikti izskatīties, ka tas varētu novest pie kaut kādām negatīvām sakām, viņš uzreiz raus viņu atpakaļ, un, lai nosaka to, ka ir pieļauta administrācijas kļūda, viņi parakstīs, nezinu, varbūt ASV prezidenta izpildrīkojumu par kādu sociālu vai arī kultūru svarīgu jautājumu, kas ātri pārņems mediju ciklu un nospiedīs jebkādas citas ziņas līdz 2. vai 3. lapusē vai arī līdz 5. ziņu rakstam, lai tam nepievērst tik daudz uzmanību. Un varbūt dažiem cilvēkiem šī pieeja liksies kā, es nezinu, varbūt inovatīva vai arī mēģinot meklēt jaunas risinājumus lietām vai pieejām, kas nav iepriekš darītas, bet ilgtermiņā ir jāsaprot to, ka, ja runa ir par tarifiem vismaz, uzņēmumu kā dzels un tērauda uzņēmumu un alumīnija uzņēmumu un jebkāda cita rūpniecības uzņēmumu domā 10, 20 gadu ilgos periodos. Ja viņi redz, ka Trumps ir gatavs svārstīties un mesties no vienas tarifu politikas pie otras, viņi zaudē pārliecību šajos tarifos, un viņi izvēlēsies labāk nogaidīt 4 gadus, nekā atvērt, kas to aizvien varbūt 50 miljonu rūpnīcu vai 100 miljonu rūpnīcu ASV, tarifi atceļās un viņi bankrotē. Tāpēc šāda svārstīšanās un šāda pieeja vismaz pie tarifu politikas, man liekas, nenāk par labu uzņēmumu pārliecināšanai, ka šī turpmāk būs ASV pieeja, ka vai nu jūs adaptējaties, vai jūs atskaties no ASV tirgus. Un, ja uzņēmumi ir gatavi izturēt tos 4 gadus, tad šī politika beigās neko nemainīs. Vienīgais, kas mainīsies, ir tas, ka ASV patērētājiem sāks pazust vairākas iespējas. Pirms mēs dodamies noslēdzošajā daļā par to, ko darīt mums kā Eiropas Savienībai, ko darīt mums kā Latvijai pret šo politiku, es vēlētos vēl uz brīdi atgriezties pie šīs idejas par to, ka ASV ir apkrāpta, ka ASV ir izmantota caur dažādiem tirdzniecības līgumiem, starp privā tirgus līgumiem, starp vispārējo globalizācijas procesu, un jāatzīst tas, ka daļai no Trumpa administrācijas izvirzītajām sūdzībām par tirdzniecību, zem bravūras slēpjas arī varbūt nevienmēr tik labi pamatoti, bet reāli argumenti. Globālā tirdzniecības sistēma īpaši, ja mēs runājam par kritiku par Pasaules tirdzniecības organizāciju, ir uzskats, ka dažreiz tā ir bijusi maz efektīva attiecībā uz industriālo subsīdiju, piespiedu tehnoloģijas nodošanas un intelektuālā īpašuma zādzību un ierobežošanas jautājumiem, bet īpaši, kad runa ir par Ķīnu. Nav arī pilnīgi nepamatot apgalvojumi, ka darba vietas zaudēšana un Ķīnas ražošanas aizstāšana ir nopietna problēma, un ir uzskats, ka no 1999. gada līdz 2011. gadam pieaugušā no konkurence no Ķīnas izraisīja gandrīz 1 miljonu rūpniecisko darba vietu zudumu ASV un gandrīz 2 miljonu kopējo darba vietu pārvietošanu no ASV uz citām valstīm. Un tie nav nebūtiski skaitļi. Taču man šķiet, ka Trumpa administrācijas sniegtie apgalvojumi, ka tie ir slikti tirdzniecības līgumi un globalizācija, kas ir uzskatām kā galvenie iemesli ASV rūpniecības lejupslīdei, ir nepilnīgi un nepamatoti, un tie nerisina, man liekas, pamatproblēma, kas ASV rūpniecības sektorā bija. Jā, tā ir taisnība, ka Ķīnas konkurence ir atņēmusi ASV rūpniecības sektoram darba vietas, un arī, ka vienkārši globalizācija pati par sevi arī ir novedusi pie tā. Uzņēmēji vienmēr meklēs veidus, tāpat kā, kad mēs runājam par mūsu autobusu fabriku, ka Igaunija varētu pārcelt daļu no savām rūpnīcām uz Baltkrieviju, lai samazinātu savas darba izmaksas. Tāpat arī varētu darīt ASV uzņēmumu, pārceļot daļu no savām rūpnīcām uz Bangladešu vai uz Ķīnu vai arī uz Nepālu vai arī uz citām valstīm, kurās darba spēks ir lētāks un kurās ir lētāk arī saņemt vajadzīgās izējumateriālus. Bet vislielākā ietekme uz ASV rūpniecību noteikti ir bijusi automatizācija. Tā ir bijusi ASV uzņēmumu spēja palikt uz vietas un samazināt savas izmaksas, tiekot vaļā no darbiniekiem, nodrošinot, ka specifiski rūpniecības procesi tiek automatizēti, ka vai nu to tagad veids roboti, vai arī
tie vispār ir likvidēti, jo ir atrasts jauns veids, kā pieiet tam, un lielisks piemērs, manuprāt, šim ir ASV dzels rūpniecības un dzels apstrādes nozare, kurā ir pazuduši apmēram 75% no visām darba vietām pēdējos 60-70 gados, bet nekādā veidā nav samazinājušies eksporti vai arī nekādā veidā nav samazinājusies rūpniecības kapacitāte, kas norāda uz to, ka šeit runa nav par konkurenci, bet runa ir par inovāciju. Te runa ir par veidu, kā dzels ražošana pārgāja no lielām rūpnīcām, kurās vajadzēja algot lielu darbinieku daudzumu, uz mazām, daudz efektīvākām rūpnīcām, kurām vajadzēja tikai dažus cilvēkus, lai tās varētu efektīvi funkcionēt un darboties. Un dzels nav vienīgā nozara, kurā šis ir noticis. Rūpniecības sektors ir piedzīvojuši ļoti daudz tehnoloģisko inovāciju, kas ir noveduši pie darba vietu samazināšanās. Tāpēc pēc visām statistikām, pēc visiem ekonomiskiem pētījumiem, mēs skaidri varam redzēt to, ka automatizācija ir radījusi daudz lielāku ietekmi uz ASV rūpniecības sektoru, kā Ķīna, kā globalizācija un kā Trumpa administrācijas izdomātie negodīgie tirdzniecības līgumi. Tā ir bijusi gara diskusija, bet beigas vēl nav klāt. Laikam pēdējais, ko vajadzētu saprast, ir, ko šis viss nozīmē mums. Eiropas Savienībā, tad Latvijai kā daļai no Eiropas Savienības, mēs zinām to, ka Eiropas Savienības komisija ir atbildīgā iestāde par ES kopējo tirdzniecības politiku. Un tas ir, jo mēs pievienojamies 2004. gadā, mēs nodevām kompetenci par ārējo tirdzniecību Eiropas Savienībai. Un kā strādā vispār kompetences nodošana? Īsumā iedomājieties, ka ir divas cepumkastes. Viena ir Latvijas cepumkaste un viena ir Eiropas Savienības cepumkaste. Un šīs cepumkastēs ir dažādas Latvijas tiesības. Latvijas cepumkastē ir Latvijas tiesības noteikt tarifus, Latvijas tiesība noteikt muitas politiku, Latvijas tiesības noteikt varbūt likums par pilsonību, par daudz dažādiem jautājumiem. Un tad, kad mēs pievienojamies, mēs paņēmām vienu cepumu, pieņemsim šajā gadījumā tarifu cepums. Mēs šo cepumu paņēmām, izņēmām no Latvijas kastītes un ielikām kopējā Eiropas Savienības cepuma kastītē, kurā ir daudz dažādu cepumu no daudzām dažādām valstīm, un ir vēl 26 citi tarifu cepumi šajā kastītē. Tie cepumi nekur nepazūd. Latvijas suverenitāte un Latvijas tiesības noteikt tarifu politiku nekur nav pazudušas. Tās vienkārši ir paņemtas no vienas kastītes un uz doto laiku, kamēr mēs esam Eiropas Savienībā, šī te kastītē ir mūsu tiesības. Un kamēr mēs būsim Eiropas Savienībā, tās tiesības arī turp atradīsies. Tad kā ir kompetences nodošana? Kompetence nekur neizzūd, viņi tiek pārcelt, jo mēs deleģējam šo pārcelšanu. Mēs arī to varam teorētiski atsaukt. Bet būtībā mēs tirdzniecības politikas cepumu esam ielikuši Eiropas Savienības kastītē, kur to šobrīd glabā. Un tas nozīmē arī to, ka Eiropas Savienības komisija pieņem lēmumus. Šajā gadījumā īstenībā tas ir ļoti labi. Mums, kā mazai valstī, ir dažreiz jāapzinās fakts, ka mēs nevienmēr esam visspēcīgākā puse pie diskusiju galda. Ļoti vienkārši piemērs, no kā tu vairāk baidīsies, no lielsuņa vai mazsuņa. Mēs šajā gadījumā esam mazsuns. Varbūt netik labs piemērs, jo mazsuņa ir daudz vairāk kā lielsuņa, bet fakts ir tāds, ka visticamāk, tavas izredzes pret mazsunu būtu labākas nekā pret lielsunu. Un, ja mēs rīkojamies kopā kā 27 valstis, kā Eiropas Savienība, un mūs pārstāv tāda iestāde kā Eiropas Savienības komisija, tad bilde ir mazliet savādāka. Jo vai tu baidīsies no viena lielsuņa, vai arī no 27 maziem, vidējiem un arī dažiem lieliem suņiem? Ja tev skriet pretī 27 suņi, tu saproti to, ka labi nebūs. Kaut kādas sekas šai rīcībai būs, ja es viņus sadusmošu. Un tad kas ir tās dusmas? Ko mēs varam paveikt, lai apstādinātu šo ASV rīcību? Tie ir mūsu pašu pretpasākumi, tie ir mūsu tarifi. Un mēs arī tarifus pavērsām, mēs ieviesām plašu spektru tarifiem uz ASV eksportiem Eiropas Savienībā 25% apmērā, kas būtu nākuši spēkā 1. decembrī,
bet šobrīd tiem ir uzlikta pauze, un tie klāj ļoti plašu produktu klāstu, jeb spektru, piemēram, gaļa, dzels, alumīnijas, sojas pupiņas, plastmas, dārglietas, mandels, un vienmēr mēs arī varam ieviest citus pretpasākums, kas tieši būtu tēmēti uz ASV ražotājiem, kā Harley Davidson, ASV automašīnu ražotājiem, kā Chevrolet, Fords, un arī uz citiem ražotājiem kā Jack Daniels, un mums ir ļoti daudz iespēju. Un mēs varam būt, man šķiet, mierīgi vismaz no Eiropas Savienības pieejas, jo ja ir viena lieta, ar ko Eiropas Savienība nekad nespēlējas, tā ir tirdzniecības politika, un to mēs redzējām 2016. līdz 2020. gada laikā ar Trumpa pirmo prezidentūru, un Eiropas Savienība ļoti nopietni uzsver jebkādas apdraudējumus tās iekšējā tirgu un vispārējā tirgu un ekonomikas funkcionēšanai. Tomēr ir jāatzīst tas, ka lai arī mums ir ieroči, kā pretpiespiešanas instruments, un arī visas vajadzīgās lodes, lai ne šāvieni nebūtu ne tikai veikt, bet arī tie trāpītu un lai tie sāpētu, galvenais, man šķiet, un tas, ko mēs redzam arī kā ES pieeja, ir nevajadzīgi nesāsināt situāciju un pārvērst šo tarifu cīņu par ilgtermiņu tarifu karu. Tas, ko mēs esam līdz šim redzējuši, ir, ka piesardzīga atbilde ir strādājusi daudz labāk nekā agresīva atbilde. Ja mūsu tarifi būtu nākuši pilnvērtīgi spēkā jau diezko ātri, tad varbūt mēs nebūtu viena no tām valstu grupām, kuri būtu redzējuši savu tarifu samazināšanu. Ja ir viena ziņa, ko es jums varētu nodot, kas neatiec tikai uz tarifu politiku, bet man šeit arī uz plašāku situāciju klāstu, ir tas, ka mēģināt izvairīties no situācijas sāsināšanas vienmēr būs labāks risinājums nekā mēģināt panākt to, ka jūs dabūjat pateikt to vienu lietu, vai jūs dabūjat ieviest tos pasākums ātri, lai parādītu, ka jā, mēs to varam, mēs esam tādi. Jo nereti tas var novest pie situācijas, kur abas iesaistītās personas vai puses ir sliktākā pozīcijā nekā tās būtu bijušas, ja būtu izvairījušās no šāda konflikta. Tā kā tarifi ir jūtīgs jautājums, bet jūs tagad esat ar tiem iepazinušies un jūs tagad esat par tiem ļoti zinoši. Tāpēc šīs sērijas laiks tuvojas ļoti ātri beigām. Es ceru, ka jūs izbaudījāt šo sēriju, ka tā nebija pārāk garlaicīga un nomācoša, un ka jūs esat gatavi nākt iepazīties ar jaunu tematu jau nākamajā nedēļā, kad mēs jau runāsim par to gan jums nāksies uzzināt nākamās nedēļas sērijā. Mani sauc Marts, un jūs klausījāties ārpolitības kaklasaites. Es jums novēlu labu rītu, es jums novēlu labu dienu, es jums novēlu labu vakaru. Visu labu!